Labrīt, kolēģi, labrīt, valsts sekretāri, un arī labrīt visiem, kas pieslēgušies ir attālināt šai sanāksmei. Mazliet ievadam, gribu uzsvērt šī mēneša nozīmību. Tātad novembris ir mūsu Latvijas svētku mēnesis, laiks, kad mēs pie apģērba pieliekam sarkano lentīti. Atceramies vēsturi, tradīcijas, godinam un pieminam tos, kuri cīnījušies par mūsu tagadni un arī nākotni, lai mēs kopīgi veidot mūsu neatkarīgo Latviju. Un šis ir mēnesis arī, kad mēs ļoti daudz mūsu pārstāvētās institūcijas svinam savu institūciju darba un šīs dzimšanas dienas. Tāpēc aicinu ikvienu šajā mēnesī piedzīvot pie saviem lēmumiem, darbiem, ko mēs uzsākam un darām, ko mēs atstāsim arī mūsu nākamajām paudzēm, jo mēs taču vēlamies, lai mūsu Latvija ir saules mūžs. Tāpēc mana Latvija, mana atbildība. Bet tagad pie darba kārtības. Mums ir šodien vairāk jautājumu. Viens no tiem ir atlikts. Tad sāksim ar pirmo, 1.1. Noteikumu projekts. Tie ir grozījumi par ēku iekšējā elektroinstalācijas. Ministra kabineta noteikumu. Un tie ir ekonomikas ministrijas noteikumi, tā kā lūdzu ekonomikas ministrijai vārds. Edmund, lūdzu tev. Labrīt, kolēģi! Es atvainojos, iesākšu šo sanāksmi nedaudz attālināt, bet pēc tam pievienošos arī klātienē. Tātad šo noteikumu mērķis ir to, lai faktiski jaunu māju būvniecībā mēs paredzētu to, ka jaunizveidotiem dzīvokļiem, katram dzīvoklim ir pieejams savs atsevišķs skaitītājs, un katrs dzīvokļa īpašnieks spēj arī izvēlēties to elektrības tarifu, kas ir viņa patēriņam un uzskatiem atbilstošāks. Tas ir viens, un otrs arī pilnveidojam regulējumu attiecībā uz elektrodrošību ēkās, lai faktiski novērstu riskus, kas ir saistīti ar noplūdstrāvu. Tā kā noteikumi ir izstrādāti sadarbībā arī ar KEMU un esam strādājuši arī ar nozari. Un šobrīd vienīgais nesaskaņotais jautājums ir ar nekustamo īpašumu attīstītājiem, kas iebilst pret šo normu, kas attiecās uz to, ka jaunbūvējumās mājās ir jāveido, šī elektrība ir jāveidot tā, lai katram dzīvokļu īpašniekam ir iespējams izvēlēties savu elektrības ne tikai piegādātāju, bet arī dažādu veidu tarifus. Esam arī konsultējušies ar sadales tīklu, un faktiski tas izmaksu pieaugums uz daudz dzīvokļu māju, ja šādu iespēju nedod, tad tas aptuveni izmaksā 4,000, savukārt, ja dod šo iespēju un ir sadalītas, šīs uzskaitas, tad būvējot māju, tad tās izmaksas ir līdz 12,000. Mūsuprāt, ir ļoti kritiski, jaunas mājas būvēt, atbilstoši un dodot iespēju katram jaunam dzīvokļu īpašniekam izvēlēties šo elektrības pieslēgumu. Kopumā tas arī laikam viss, un jādod varbūt vārds iebildējiem. Paldies, Edmund. Ekonomikas ministrijai vai iebildēji ir pieslēgušies? Es saprotu, ka visas ministrijas ir saskaņojuši, palikuši bijuši nekustamā īpašumu apsaimniekošanas alianse, ja? Tā neredzu. Es arī piekrītu ekonomikas ministrijai, jo elektroenerģijas tirgus likuma 35. pāns nosaka tieši šo regulējumu pieeju. Un attiecībā, kur iebildēs bija par saules enerģiju, tad tas jau ir atrunāts
tā paša likuma citos pantos attiecībā uz saules enerģijas izmantošanu vai iepludināšanu mūsu elektrotīklos. Tā kā iebildēs nav pieteicies, mēs šos noteikumus tad visus esam saskaņojuši un virzamies priekš uz ministru kabineta sēdi. Ja? Ir jautājumi. Kemps pa priekšu un tad iekšlietu ministrija lūdzu. Jā, liels paldies par doto vārdu. Gribu tikai pateikt lielu paldies ekonomikas ministrijai par sagatavotiem noteikumiem, papildināt to, kā saskaņā Eiropas regulējumu un Eiropas pētījumiem. Tieši fakts, ka mums nav iespēja katram nodrošināt pašam savu pieslēgumu, ir identificēts kā viens no būtiskiem šķēršļiem saules enerģijas apguvē urbānās teritorijās, kā arī dokuments ir tapis saskaņā un kopīgi ar KEM attiecīgi to tiešām arī atbalstam, kā arī izriet no iepriekš identificētajiem pasākumiem pie tarifu samazināšanas un kopējās tarifu politikas, ko kabinets ir apstiprinājis. Un šis bija viens no būtiskiem soļiem un tiešām pie šī ir strādāts daudzus gadus, tāpēc gribu tikai uzsvērt, ka nav droši vien iemesli iet cauri visiem iebildē ieteikumiem, bet uz katru mēs arī varētu atbildēt. Paldies! Paldies, KEM ministrijai, iekšlietu ministrijai. Jā, labrīt, kolēģi. Es tikai tā izpratnēju, respektīvi šīs izmaksas 12 līdz, tas ir tā kā uz kopumā uz māju, vai ne? Jā. Jā, tas uz kopējām investīcijām. Jā, paldies. Es tikai kontekstā ar mūsu iepriekšējo diskusiju par patvērtnēm, kas būs arī priekšā jautājums par ietekmi, ko, kā saka, rada šo te prasību precizēšanu. Tā kā mēs atbalstam šo projektu, tikai gribējās saprast šo jautājumu par ietekmi un turpmāko projektu virzību. Paldies. Paldies iekšlietu ministrijai, precizējumu vai skaidrojumu saņēmām. Tad apstiprinām šos noteikumus. Paldies. Ejam pie nākamā jautājuma. Rīkojam projekts par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai atcelšanu daļā. Lūdzu, ekonomikas ministrija. Jā, paldies. Jāsaka tā, ka šis ir viens gan apmēra ziņā liels, bet ļoti nozīmīgs objekts, kultūrvēsturisks objekts, kas ir Daugavgrīvas cietoksnis un pašlaik viņš ir posesora apsaimniekošanā un, protams, ka mēs šobrīd strādājam pie tā, lai privatizācijas procesu noslēgtu un jāsaka tā, ka mēs esam piedāvājuši to, ka šo objektu nodot Finanšu ministrijai, pret ko Finanšu ministrija iebilst. Esam arī faktiski tā ļoti cītīgi strādājuši arī kultūras ministriju un šī objekta apsaimniekošanā iesaistījusies biedrība. Un mēs kā arī par turismu atbildīgā ministrija redzam ļoti lielu potenciālu viņā. Diemžēl šobrīd šis objekts nav, teiksim tā, ienākums un peļņu ģenerējoši, bet pārunājot ar kultūras ministriju un arī kontaktējoties ar Finanšu ministriju, mēs esam gatavi šodien valsts sekretāru sanāksmi vienoties, kad šis objekts nevis tiek nodots Finanšu ministrijai, bet tiek nodots ekonomikas ministrijai un tālāk jau ar kultūras ministriju un visām tām iespējām, kur ir iespēja piesaistīt finansējumu, tad turpināt darbu pie tā, lai Daugavgrīvas cietoksnis pēc būtības kļūtu daudz pieejamāks, labiekārtotāks un arī, teiksim tā, arī būtu viena no vizītkartēm Rīgas turisma. Es varbūt lūgtu arī kultūras ministri izteikties par objektu, to nozīmību un par piekrišanu un arī droši vien, kad ir svarīgi, vai Finanšu ministrija šim jautājumam piekrīt. Paldies, Edmund. Kultūras ministrija Dāca, lūdzu. Jā, labdien. Kultūras ministrija bija viens no rosinātājiem šo objektu nenodot privatizācijai, ņemot vērā šī objekta kultūra vēsturisko nozīmi un arī nākotnes potenciālu.
Kultūras ministrijai arī uzdevums ir risinājums šī objekta attīstībai vēl nest uz ministru kabinetu. Viens no priekšlikumiem, kuru izstrādāja Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, bija šajā objektā izveidot muzeju, kas šī brīža finansiālajā situācijā nav uzreiz realizējama ideja. Tomēr mūsu ieskatā ir jāturpina sadarbība vairākām iesaistītajām pusēm, un man ļoti patīkam dzirdēt to, ko šobrīd saka arī ekonomikas ministrija, ka saredz šajā objektā nākotni arī kā turisma objektam, un līdz ar to kultūras ministrija ir gatava sadarbībā ar ekonomikas ministriju strādāt pie tādiem alternatīviem risinājumiem, kā pakāpeniski šo objektu padarīt par mūsu sabiedrībai pieejamu un interesantu objektu. Tā kā mēs atbalstītu ekonomikas ministrijas šodien izteikto priekšlikumu šo objektu nenodot privatizācijai un to reģistrēt uz ekonomikas ministrijas vārdu. Paldies! Paldies, Finanšu ministrija, lūdzu, Baiba. Labrīt, kolēģi. Jā, Finanšu ministrija piekrīt ekonomikas ministrijas šodien izteiktajām priekšlikumam, ka šis objekts tiek reģistrēts uz ekonomikas ministrijas vārdu. Mēs noteikti piekrītam arī tam, ka tas ir kultūra vēsturisks piemineklis un tā saglabāšana ir būtiska. Un ja mēs spējam viņu padarīt sabiedrībai pieejamu, tas noteikti palīdzētu mūsu kultūras mantojuma apzināšanā un izmantošanā. Bet vienīgais, ko es vēlos vērst uzmanību, ka tie prognozētie izdevumi, kas ir saistīti ar šo objektu, ir vairākos 10 miljonos mērām, lai viņu sakārtot līdz tādai pakāpei, ka tas ir tiešām turistiem baudāms objekts. Līdz ar to tas, protams, būs jāskata valdībai kopā ar visiem pieteikumiem, kad kultūras ministrija nāks ar savu piedāvājumu, kādā veidā šo objektu varētu izmantot. Paldies! Paldies! Es saprotu, ka tur būs daļa, ko varēs izmantot kā turisma objektu. Vienkārši kopējā nekustamā īpašumā joma ir jāsaglabā kā kultūra vēsturiskais stāsts, un ka finansējumi jau var dažādi, gan no fondiem, no projektiem un tam līdzīgi. Bet kultūras ministrija, kad jūs nāksiet ar to konceptuālo ziņojumu, tas, man liekas, ir ļoti sens stāsts, kopš 2022. gada, ja nemaldos. Jā, kultūras ministrijai ir vajadzīgs vēl laiks, jo šobrīd, kā jau es minēju, mantojuma pārvalde mums bija ļoti konkrēti vienu risinājumu tikai iedevusi, kuru mēs nevaram finansiāli celt, tādēļ arī nepiedāvājam ministru kabinetam. Līdz ar to šobrīd mums ir nepieciešams laiks, lai kopā ar ekonomikas ministriju mēs izstrādātu šo alternatīvo risinājumu, kuru arī tad prezentēt ministra kabinetā. Laiks ir nepieciešams. Kad? Nākamā gada pirmā puse. Paldies. Tad ir laba ziņa un viena izaicinoša. Tātad šim kultūra vēsturiskajam nekustamajam īpašumam ir viena ministrija, kura uzņemās šo vadošo lomu rūpi, sadarbojoties ar kultūras ministriju, kur tiks meklēt finansējumu, kā šo kultūras vēsturisko piemineklu mantojumu mēs saglabājam. Kultūras ministrija tad nākamā gada 1. ceturksnī ar šo konceptuālo piedāvājumu un risinājumu. Paldies. Ekonomikas ministrija tad saskaņojam šo noteikumu projektu un tad virsamies uz valdību, ja? Paldies. Paldies. Tā, tad ejam tālāk. 1.3. Mums ir likuma projekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām, un šo mums ir atnesuši Finanšu ministrija Baiba, lūdzu, ja? Jā, paldies. Mēs šo likuma projektu esam izstrādājuši pamatojoties uz ēnu ekonomikas ierobežošanas plānā noteiktajiem uzdevumiem, un faktiski šis likuma projekts paredz precizēt kārtību, kādā paziņo dokumentus un informāciju adresātiem. Tas ir mūsu klientiem elektronisko dokumentu sistēmās vai citādi klientu norādītā veidā. Šo likuma projektu mums ir saskaņojuši lielākā daļa no organizācijām ministrijām. Ir palikuši 2 iebildumi no Tieslietu ministrijas un Pašvaldības savienības, kas ir diezgan līdzīgi par brīdi, par kārtību un veidu, kādā tiek paziņot šī informācija saņēmējiem. Un kuru momentu mēs uzskatām par to paziņošanas brīdi.
Jāsaka, ka par abiem iebildumiem droši vien ir vajadzīga kopīga diskusija, jo šie iebildumi ir abi divi vērsti uz vienu mērķi. Paldies. Paldies Finanšu ministrijai, Baiba. Tad došu vārdu vispirms Tieslietu ministrijai, un es skatos, ka roku pacēlus ir arī Saniša Čiltera no Pašvaldības savienības. Tad Tieslietu ministrija Mihaela, lūdzu. Jā, paldies par doto vārdu. Un, ja mēs runājam par likuma projektā paredzēto paziņošanas kārtību, tad ir jāvērš vispirms uzmanība, ka tā jau šobrīd spēkā esoša kārtība ir. Tāpat laikā mēs nevaram noliegt, un es domāju, mēs visi esam dzirdējuši tādu lietu, kā piemēram, sabiedrības daļa, kura faktiski šobrīd jau atrodas tādā digitālā plaisā. Ja? Katram no mums, ikvienam noteikti, diena sāks ar datora ieslēgšanu vai arī varbūt ar kādas citas ierīces ieslēgšanu, bet tāpat laikā mūsu sabiedrībā pastāv kaut kāda daļa cilvēku, kuri šīs tehnoloģijas tik ļoti bieži nemaz nelieto vai vispār nelieto, vai arī nemāk lietot. Un kādu laiku noteikti mūsu sabiedrībā šī būs vēl pastāvoša lieta. Tālāk mūsu iebildumu tā pirmā daļa, kas arī saskan droši vien ar Pašvaldības savienības jautājumi ir saistīti ar šo, un mēs par to gribam nevis tā kā iebilst šeit, ja, un nevirzīt likuma projektu, bet mēs gribam izdiskutēt šo jautājumu šeit valsts sekretāros, lai tad mums visiem ir skaidrs, un kā mēs šo jautājumu risinam. Jo no sarunām arī ar valsts ieņēmumu dienestu mēs zinām, ka šie risinājumi ir. Un runājot par šādām mērķgrupām, to jau droši vien valsts ieņēmuma dienests varēs paskaidrot paši. Viņiem ir praktiski risinājumi, kā pārliecinās par to, vai sev adresētu sūtījumu ir saņēmis. Bet diskusija par šo tiešām būtu svarīga un arī vid sniegtā informācija. Otra lieta, runājot par tādu varbūt pavisam praktisku lietu, par ko mēs iebilstam likuma projektā, šobrīd tiek lietots teksts, ka tātad paziņojums adresātam ir ar to brīdi, kad paziņojums ievietots valsts ieņēmuma dienesta attiecīgajā sistēmā. Tātad ievietojam paziņojumu, kā mums skaidroja arī saskaņošanas procesā vidpārstāvi, kad tas laiks neatšķirās tik līdz ievieto un uzreiz paziņojums arī aiziet uz attiecīgo adresi. Mēs aicinātu tomēr lietot vārdu savienojumu, ar paziņojumu nosūtīšanas brīdi, nevis ar ievietošanas brīdi, jo tas ir tas, kas ir attiecībā uz cilvēku. Ārēja norma, kas vērsta attiecībā uz cilvēku. Paldies! Paldies Tieslietu ministrijai. Kamēr Tieslietu ministrija runāja, arī vidi ģenerāldirektori ir pieslēgusies pacējusi roku, bet tagad vārds Sanitai Čilterai un tad Baibai Šmitei-Ročai, lūdzu. Jā, mums ir arī iebildumi, bet varbūt mēs sāksim tiešām par šo, kas mums ir identisks ar Tieslietu ministriju. Un tā būtība ir tāda, ka, manuprāt, lai mēs varētu īstenot to, ko arī jaunā vidi ģenerāldirektora apņēmusies, ka tātad mēs palielinām cilvēku, jeb klientu apmierinātību ar vidu darbu un vēl vairāk, lai mēs nodrošinātu, ka sabiedrība kopumā vairāk uzticas valsts pārvaldē, un es atgādināšu, ka sabiedrības uzticība tieši valsts pārvaldē ir krietni zemāk nekā sabiedrība uzticās pašvaldībām. Manuprāt, šobrīd izveidojušā situācija ir nepieņemama, un tā būtība slēpjas apstāklī, ka dēļ vēsturiskām redakcijām nodokļos un nodevās, kad elektroniskās deklarēšanas sistēmu izmantoja tikai uzņēmēji, šobrīd mēs esam situācijā, ka elektroniskās deklarēšanas sistēmā tiek paziņoti dokumenti jebkuram cilvēkam, kuram uz vidu iniciatīvas pamata tiek kāds negatīvs administratīvais akts tiek izdots vai kāds lēmums. Un šie cilvēki ir ne tikai tie, kas nav ar šīm digitālajām spējām, bet arī tie, kuri vienkārši nesaprot, ka viņiem kaut ko var paziņot EDS sistēmā. Un atgādināšu, ka tātad, piemēram, nodokļu grāmatiņu, kas ir vajadzīga jūsu tātad neapliekamo ienākumu izmantošanai jūsu darba vietā, cilvēkiem tātad jau ļoti sen viņi var to izdarīt tikai elektroniski vidi EDS sistēmā, līdz to viņi kļūst par EDS sistēmas lietotājiem, bet mēs visi ļoti labi zinām, ka ļoti liela daļa šo cilvēku
šīs darbības EDS sistēmā ir veikuši ar konsultantu, bibliotekāru vai draugu vai paziņu palīdzību. Viņi paši nav bijuši spējīgi to izdarīt šajā EDS sistēmā. Un vēl pirms neilga laika pat bibliotekās nebija nodrošināts šis attālinātā asistenta, tātad šis tehnoloģiskais risinājums, kas ļauj konstatēt, ka nevis pats cilvēks šajā EDS sistēmā kaut ko ir darījis, bet ka to viņa vārdā kāds cits cilvēks faktiski ir darījis. Tāpat tās neaizmirsīsim, ka vidam ir joprojām tātad šajā elektroniskās deklarēšanas sistēmā ļoti daudz cilvēku, it kā, kas ir EDS lietotāji, kuriem nav reģistrēti e-pasti, vienkārši nav pat reģistrēti. Tāpat tās ir ļoti liels skaits cilvēku, kuriem nav verificēti šie e-pasti, un līdz ar to, manuprāt, ir nepieļaujama situācija, ka šobrīd cilvēkiem, kuriem nav, un vēlreiz es atkārtoju, mēs šeit runājam par parastajiem nodarbinātajiem vai parastiem cilvēkiem, tā skaitā arī pensionāriem, kuriem nav pienākuma regulāri katru mēnesi iesniegt valsts ieņēmuma dienestā, līdz to viņš šo vidēdēs sistēmu pat neatver. Viņi nezina, ka pat ja viņi ir šie pat digitāli spējīgie cilvēki, viņi tiešām nezina, ka viņiem vajadzētu vidēdēs sistēmā atjaunināt savus e-pastus. Un, diemžēl tā ir situācija, kurā es personīgi esmu stāstījusi, ka tas bija jāizdara pat Finanšu ministrijas bijušiem cilvēkiem, kas ir strādājuši Finanšu ministrijā. Un pat tie ierēģi nav sapratuši, ka viņiem tātad ir bijis nepieciešams pārreģistrēt savu e-pastu, lai viņi vienkārši pat uzzinātu, ka attiecībā uz viņiem vids ir pieņēmis kādu lēmumu vai paziņojis kādu informāciju. Līdz to tā šobrīd ir nepieņemama situācija, un, manuprāt, visai valstī, un ja Raivis uzsāk šo sanāksmi ar tādiem skaļiem vārdiem mana Latvija, mana atbildība, es domāju, tā ir arī jūsu atbildība, kā valsts sekretāriem, nodrošināt, ka cilvēki Latvijā intuitīvi saprot, kādā veidā viņiem valsts pārvalde paziņo dokumentus. Un ja policija, pieņemot jebkādu administratīvo lēmumu, tātad nosūta un paziņot dokumentus paziņošanas likumā noteiktajā izpratnē, tātad pamatā uz cilvēku deklarētajām adresēm, tad tieši tāpat tās būtu jārīkojas arī valsts ieņēmuma dienestam. Pašvaldības savienība viennozīmīgi atbalsta elektronizāciju un elektronisko dokumentu lietošanu, bet tam ir jābūt saprātīgam, un tātad mums ir divi kanāli, mums ir oficiāla elektroniskā adrese, kuru mēs jau sen aicinām tātad likt par obligātu lietojumu, lietot arī visai valsts pārvaldes ierēdniecībai, kas šobrīd nav obligāta, un pašvaldības, tātad arī daudziem valsts pārvaldē strādājošiem ir spiesti sūtīt šos dokumentus papīrveidā, tāpēc, ka viņi nav aktivizējuši šo elektronisko adresi un nav paziņojuši ar e-pastus. Bet tātad šeit ir būtība tāda, ka būtu jābūt tātad, ja mēs gribam iet uz elektronizāciju, tad mēs ejam saprātīgi un visai Latvijas iedzīvotājiem sakam, ka tie, kas ir elektroniski spējīgie, lieto oficiālo elektronisko adresi un viņiem visi dokumenti, gan no policijas, gan no valsts ieņēmuma dienesta, gan no pašvaldībām tiks paziņot šajā vienotajā sistēmā, bet tie, kas nav elektroniski spējīgi, viņiem ir tiesības paļauties, ka visa valsts pārvalde viņiem dokumentus paziņos uz viņu deklarēto dzīvesvietu. Un kā jau arī Tieslietu ministrija savā atzinumā ļoti precīzi norāda, ka tātad paziņošanas likums pieļauj dokumentu paziņošanu iestāžu elektroniskās informācijas sistēmās, bet tikai tad, ja šī persona ir apzināti teikusi, jā, es gribu saņemt tikai šajā elektroniskajā sistēmā, es negribu saņemt klasiskajā kārtībā, kāda ir noteikta visos pārējos likumos. Un tātad šis būtu jāgroza un jāizlabo, un tātad ir jāpasaka, ka tātad valsts ieņēmuma dienestam ir tiesības šos dokumentus paziņot tiem, kuriem ir obligāti katru mēnesi vidēdēs sistēmā jāiesniedz šīs nodokļu vai informatīvās deklarācijas, jo tas tad nodrošina to, ka ja viņi zina, ka viņiem vismaz vienreiz mēnesī ir jāiesniedz šī deklarācija, tas nozīmē, ka viņiem vismaz vienreiz mēnesī viņi šo EDS sistēmu ieslēgs un viņi ieraudzīs, kas viņiem tur ir paziņots.
Es gan aicinātu tad arī attiecībā uz šiem cilvēkiem arī pārdomāt, kādi ir pārsūdzības termiņi, jo var gadīties, ka vidi paziņo mēneša sākumā, bet deklarācija ir jāiesniedz mēneša beigās. Bet attiecībā uz visiem pārējiem es lūgtu tātad īstenot tieši to pašu, kādā veidā visas pārējās institūcijas cilvēkiem, fiziskām personām paziņo viņu lēmumus, viņu administratīvos aktus un jo īpaši negatīvus administratīvos aktus, respektīvi paziņošanas likumā noteiktā kārtībā. Vienkārši, lai cilvēkiem būtu šī saprotamā situācija, ka jebkurš cilvēks, neesot nodokļu speciālists vai valsts pārvaldē strādājošais, saprastu, ka ja vien viņš nav, tātad ja viņam nav pienākums kādā no valsts informācijas sistēmās regulāri kaut ko iesniegt, vai ja viņš apzināti nav teicis un paziņojis ar savu parakstu kādai no valsts institūcijām, ka viņš grib saņemt tikai kādā specifiskā elektroniskā sistēmā šos paziņojumus, tā skaitā negatīvus administratīvos aktus, tad visiem pārējiem ir tiesības paļauties, ka viņš šo informāciju saņems tieši tāpatās kā no visām pārējām institūcijām. Es domāju, ka no šādas risinājuma iegūs arī pats valsts ieņēmuma dienests, jo viņa klienti tātad būs šī lielākā uzticamība. Un, protams, mēs saprotam valsts ieņēmuma dienesta šo faktisko vēlmi, tas ir izdevuma samazināšana, jo, protams, elektroniski paziņot dokumentus ir lētāk nekā paziņot pastā, bet šeit es tomēr aicinātu tad tomēr visiem valsts sekretāriem uzklausīt un beidzot tad īstenot pašvaldības savienības jau sen aicināto tātad šo oficiālās elektroniskās adreses likumu pakāpeniski padarīt par obligātu lietojumu arī lielai daļai fizisko personu, un mūsu aicinājums bija sākt vismaz ar ministriju centrālajos aparātos strādājošiem, ka tātad ir obligāts lietojums. Un atgādināšu, ka šīs oficiālās elektroniskās adreses likuma grozījumiem pēc būtības mēs par viņiem jau esam novienojušies, un viņiem jau sen bija jābūt ministru kabinetā un saimā, un viņu joprojām nav. Bet tātad attiecībā uz šo mēs tātad lūdzam tātad 7. panta, 7.2. prim panta 1. un 2. daļu papildināt mūsu piedāvātā redakcijā, vai arī varbūt kādā citā, bet tā būtība, ko mēs piedāvājam, tātad, kad EDS sistēmā paziņo tiem nodokļu maksātājiem, kuriem ir pienākums neretāk kā katru mēnesi iesniegt šīs deklarācijas, un citos veidos tātad šis tiek paziņots paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā. Tas ir par šo mūsu iebildumu, bet mums ir vēl daži citi, bet es domāju, šī debata būtu vērtīga tieši par šo. Paldies! Paldies, Čilters kundzei. Man bišķiņ izbrīna, ka kāds vēl nelieto e-adresi, īpaši valsts pārvaldē strādājušie, bet... Man palūgt, man palūgt visām pašvaldībām tātad apkopot informāciju, bet mēs tās vēl nevarēsim, tāpēc, ka personas dati, ja jūs mums iedosiet visus valsts pārvaldē strādājošo personu kodus, tad mēs jums varēsim atpakaļ iesniegt informāciju, cik daudziem mēs joprojām esam spiesti sūtīt pasta formātā. Tas, ko man personīgi ir teikuši, protams, neizpaužot konkrētās personas identitāti, mēs esam spiesti sūtīt pat tiem, kas strādā Eiropas komisijā uz viņu Berlīnas adresēm, pasta sūtījuma veidā. Paldies, vēl neticu, bet noteikti sazināšos ar Šķilters kundzi personīgi, man pat tiešām interesē. Bet tagad vārds lūdzu jaunajai viceģenerāldirektorai Baibai Šmitē-Roķai, lūdzu. Jā, sveicināti cienījamie valsts sekretāri, Kronberga kungs, paldies par jūsu vārdiem, kas bija ļoti skaisti un cēli un nebūtu neskaļi vai pārspīlēti, jo mēs visi esam mūsu mīļajā valstī un mēs neesam atbildīgi par katru dienu, par katru vārdu, ko mēs izrunājam. Es ļoti daudzās lietās pievienojos Čilters kundzei un valsts ieņēmuma dienests vēlās kļūt vēl sasniedzamāks. Tāpat laikā es nezinu, kādēļ vēl nav bijis saprasts, ka valsts ieņēmuma dienests jau šobrīd tiem cilvēkiem, kuri nelieto elektroniskās ierīces, ir iespēja un valsts ieņēmuma dienestam ir pienākums to nosūtīt papīra veidā. Pieminētais piemērs par algas grāmatiņām. Ja cilvēks
nelietojot datoru, to ir izdarījis bibliotekā vai vienotajā klientu apkalpošanas centrā, ko pašvaldības kopā ar valsts ieņēmuma dienestu un citām iestādēm nodrošina, tad arī šim cilvēkam nav piesaistīta e-pasta adrese, un arī šādos gadījumos valsts ieņēmuma dienests sūta papīra veidā. Ja gadījumā e-pasta adrese, kas ir piesaistīta elektroniskai deklarēšanas sistēmai, ir atslēgta, valsts ieņēmuma dienests saņem paziņojumu, ka šis te e-DSA ievietotais paziņojums nav sasniedzis adresātu, un valsts ieņēmuma dienests atkal to nosūta papīra veidā. Ja gadījumā cilvēks kādu brīdi ir lietojis e-pasta adresu un no tās atsakās, tam cilvēkam ir iespēja informēt valsts ieņēmuma dienestu, un no tā brīža valsts ieņēmuma dienests sazināsies tikai un vienīgi ar papīra dokumentiem, nosūtot uz deklarēto adresi. Tātad tas notiek jau šobrīd, un mēs to noteikti darīsim arī tālāk. Te ir jautājums, varbūt valsts ieņēmuma dienestam būtu jātērē līdzekļi, es nezinu, Latvijas Rādio 1 vai Latvijas televīzijā izsūtot paziņojums, ka cilvēkiem tomēr atjaunot šo te e-pasta adresi, iespējams, es nezinu, bet kopumā esošais regulējums jau to paredz, bet šie grozījumu būtība pamatā ir par to, ka tiem cilvēkiem, kuri lieto šo digitālo vidi, šobrīd ir diezgan kaitinoši dažkārt saņemt gan uz e-pasta adresi, gan uz e-adresi. Un tad šie likuma projekta grozījumi paredz, ka izdarot vienu atzīmi, šis cilvēks izvēlēsies tad vai nu vienu vai otru variantu un nedublēsies šī informācija, nenāks par 2 kanāliem. Paldies Tieslietu ministrijas valsts sekretāram, kurš arī šo uztvēra, un tā kā es sadzirdēju, ka vairāk grib šo diskusiju, šo skaidrojumu, un tad šobrīd es arī mēģinu to pateikt, ka mēs uzturam cilvēku intereses, un tie, kuri nelieto šo digitālo vidi, paziņojumi tiek nosūtīti papīra veidā jau tagad. Tā kā es nezinu, vai vēl man ir ko piebilst, lūdzu, jautājums. Jā, paldies ģenerāldirektorai. Es sapratu, jā, tūlītās vēl Šutras kundzei būs vārds, un arī finanšu ministrija ir Olga Bagdāno pacēlus roku. Es sapratu, tātad, ja cilvēks arī nomaina darbu, kurā viņš bija tā kā sasaistījis to oficiālo e-pastu adresi, lai atnāktu tā kā paziņojums uz to darba e-pastu, tur arī varētu būt tā kļūme, kad nav kaut kur nomainīt šī sasaiste. Bet tie cilvēki, kuri tad neizmanto, vids turpina, tāpat kā visas citas valsts pārvaldes institūcijas, sūtīt papīra formātā, jo savādāk viņi nevar paziņot vai nosūtīt un sasniegt to mūsu iedzīvotāji. Bet tad reakcija Šķilters kundzei vēl, un pēc tam finanšu ministrijai Olgai Bagdānovai, lūdzu. Nē, Rairi, es atbildēšu taviem vārdiem. Tieši tāpatās, kā tu neticēji, kad valsts pārvalde nelieto e-adresi kā privātpersonas. Tieši tāpatās, diemžēl, piedodiet, Roķis kundze vai Roķis Šmits kundze, man vienmēr dubultiem uzvārdiem ir problēmas. Es atvainojos, bet tātad man ļoti patika jūsu vārdi, bet tad jau mēs varam novienoties, ka arī attiecībā uz valsts ieņēmuma dienestu tiek īstenota nodokļos nodevās tieši tas pats princips, kas ir paziņošanas likumā, kas nosaka, ka iestāde var paziņot elektronisku dokumentu, ja cilvēks apzināti ir piekritis rakstveidā, izteicis vēlmi saņemt šo dokumentu. Tātad, ja cilvēks rakstveidā, kas nozīmē elektroniski, izteiks vēlmi saņemt tikai un vienīgi e-DS sistēmā, tad šāds risinājums var būt iespējams. Un tas atrisina mūsu iebildumu pēc būtības. Un tas ļaus man noticēt, ka tiešām šāda situācija ir, jo piedodiet, bet ņemot vērā to, ka es ar ārkārtīgi lielu skaitu valsts pārvaldē strādājošajiem ikdienā sadarbojos, jeb sazinos, jeb kontaktējos, tad man, diemžēl, joprojām tātad šī argumenta, ko jūs tikko teicāt, diemžēl joprojām man cilvēki, tā skaitā tie, kas ir pensionējušies un iepriekš strādājuši, tā skaitā finanšu ministrijā, viņi šo nav sapratuši, ka viņiem šādas tiesības ir, un ja tie, kas strādājuši finanšu ministrijā, to nav sapratuši, tad jautājums ir par visiem pārējiem. Līdz to mans priekšlikums būtu vienoties, ka tātad mēs attiecībā uz visiem tiem, kas tiešām grib elektroniski to izdarīt
.1 viņi ir aktivizējuši oficiālu elektronisko adresi, jums tur pat nekas nav jāprasa, bet tātad man priekšlikums tad īstenojam tieši šo. Tātad, ja cilvēks ir apzināti piekritis, izteicis šo piekrišanu, un tātad šeit ir jautājums tātad šajā, ka mēs sakām, ka cilvēkam ir izvēles iespējas, nevis otrādā, ka cilvēkam ir jāuzzina, ka viņam ir no kaut kā jāatsakās. Vai ka cilvēks ir izteicis šo savu piekrišanu tieši tāpatās, kā tas šobrīd notiek attiecībā uz pašvaldībām kā nodokļu administratoriem, jo pašvaldības nedrīkst sūtīt tikai elektroniski. Tāds mēs varam sūtīt tikai tad, ja izsaka šo apzināto vēlmi, un ja šī vēlme tiešām ir šos palielināt, tātad šo uzticēšanos valsts ieņēmuma dienestam, tad arī pats valsts ieņēmuma dienas attiecībā uz šādu risinājumu būtu ieinteresēts. Tā ir mana dziļa pārliecība kā Latvijas Republikas pilsonei. Paldies! Tikai lūdzu nekrītam uz apakaļu. Cilvēkam ir primāri jāizmanto visi iespējamie digitālie rīki, un ja viņš to nav izvēlējies vai nevar izvēlēties vai citu apstākļu dēļ, tad viņu sasniedz caur šo papīra formātu un paziņošanām papīra formātā un tā tālāk. Nepieļaujam to, ka mēs pēkšņi tagad vienkārši gribam atteikties, jo mums ir iepaticies papīrs. Tādu krišanu apakaļ man negribētos piedāvāt, bet Baiba lūdzu. Es atvainos, Stromberg kungs, bet tas ir paziņošanas likums. Tas ir paziņošanas likums, kas šobrīd attiecībā uz visām fiziskām personām to nosaka. Vēlreiz tātad mēs ļoti ilgi gaidām no valsts pārvaldes, ka tātad būs šīs oficiālās elektroniskās adreses obligātais pienākums lielākam fizisko personu lokam. Mēs to joprojām neesam sagaidījuši. Ja nemaldos, ministra kabineta uzdevums jau bija aizpagājušā gadā vai pagājušā gadā iesniegt. Bet tātad mēs lūdzam sakārtot šos normatīvos aktus vienotus. Tātad, tā skaitā, ja mēs pārējām pilnībā uz elektronisku saziņu, tad lūdzu mainam arī paziņošanas likumu. Paldies. Tad replikai viceģenerāldirektorai un pēc tam Finanšu ministrijas Olgai Bogdanovai. Jā, Raivi, Kronberga kungs, jūs jau pateicāt tieši to, ko es gribēju pateikt. Nekrītam atpakaļ. Digitāliem pakalpojumiem ir jābūt viegliem un nevis jāizdara kaut kāda speciāla atzīme, ka es gribu saņemt digitāli. Tas būtu administratīvais sloks absolūti lielākai sabiedrības daļai, kur šobrīd visus pakalpojumus saņem digitāli. Ja viņiem vēlreiz būtu kaut kas jāpliecina, jā, es gribu saņemt digitāli. Un vēl varbūt informācijai, ka Latvijas pasta sūtījumi no nākamā gada sadārdzinās par 40%. Jau šobrīd valsts ieņēmuma dienas tērē 120,000 eiro gadā tikai papīra dokumentu nosūtīšanai. Viena vēstule €68 šogad, nākamgad tie būs €2,28. Jā, tas ir tieši tas, ko Šķilters kundze teica, kad finanšu līdzekļi varbūt nav tas pamats, lai sabiedrība justos sasniegta, bet es ticu mūsu sabiedrības attīstībai. Es piekrītu varam virzītai digitālai politikai, un pēc būtības šis priekšlikums šobrīd ir vērsts pretēji valsts politikai par digitālo attīstību. Un ja mēs liksim kādam vēl apstiprināt, ka es tiešām gribu tikai elektroniskā veidā, pie nosacījuma, ko es iepriekš minēju, ka valsts ieņēmuma dienests visiem, kurus mēs redzam, ka nesasniedz elektroniskais dokuments, mēs sūtam papīra veidā. Un Šķilteres kundzes priekšlikums par e-adresi tiešām lielisks, un es domāju, ka valsts pārvaldei būtu jāvirzās uz to, bet ja mēs ņemtu vērā pašvaldības savienības priekšlikums attiecībā uz šo likumprojektu, tas būtu viens solis atpakaļ, ko es aicinātu neveikt. Paldies. Paldies, Olga. Labrīt, cienījamie kolēģi. Faktiski gan Kronberga kungs, gan Baiba Šmita jau pateica lielāku daļu, ko es gribēju noteikti. Varu tikai pievienoties, ka digitāli atsakoties no tā principa, ka primāri mēs dodam cilvēkiem iespēju komunicēt digitālā veidā ar valsts pārvaldi. Tas ir pareizs princips, un šobrīd, ja mēs šo principu pamainītu, tad mēs radītu nenormālu administratīvo slogu tiem, kas šobrīd arī novērtē to, ka var sazināties elektroniski. Es pat nesen parakstu arī vēstules, kur cilvēki bija sūdzējušies, bija kaut ko ne tā sapratuši, un bija aizgājis dokuments papīrā, un cilvēki bija neizpratnē, kāpēc. Mēs, protams, paskaidrojam, kā to veikt digitāli un tā tālāk. Absolūta lielākā daļa izmanto iespēju komunicēt digitāli. Tas ir viens. Otrs, šis likums, tie grozījumi, kas noteica arī iespēju komunicēt digitālā veidā, ir jau kādu laiku spēkā no 21. gada, kad viņus pieņēma, un toreiz tieši pateicoties
Latvijas pašvaldības savienībai arī tika iekļauta tā atruna, ka, ja cilvēks vēlas turpināt papīra veidā sazināties, tad ir arī iespēja to pieteikt un izmantot. Tā kā jau arī Baiba teica, arī atsevišķi cilvēki to joprojām izmanto. Tas procents ir ļoti neliels, bet, protams, sasniedzamība ir svarīgs faktors. Un vēl pēdējais, ko es gribēju pateikt, šeit mēs runājam par fiziskām personām, ne tikai tām, kas ir, nenodarbojas ar saimniecisko darbību, bet arī ar tām, kas nodarbojas ar saimniecisko darbību. Un tās fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, sniedz deklarācijas krietni retāk nekā reizi mēnesī. Tātad, ja mēs arī ieklausītos risinājumā, kurš paredz deklarācijas iesniegšanu reizi mēnesi un tikai tajā gadījumā, tātad komunikāciju digitālā formā, tas atkal radītu ļoti lielu administratīvo slogu tām fiziskām personām, kuras tieši arī meklē vieglākas procedūras. Tas, kas veic saimniecisko darbību, kuriem noteikti katra kustība ir kritiski izvērtējama. Mūsu mērķis ir, lai viņam dzīve ir vieglāka. Paldies! Paldies Finanšu ministrijai par plašo skaidrojumu. Tūlīt arī Sanita Šilteri varēs vēl repliku izteikt, bet kolēģi mums vēl 5 minūtes un vienkārši zāle būs aizņemta, tāpēc būs jāslēdz valsts sekretāra sanāksme. Bet es domāju, ka mums vēl diskusija būs, lai mēs noprecizētu izpratni un pielietojamību. Man patika arī viceģenerāldirektors doma, ka mums kaut kā vairāk ir jāpaskaidro vai jānoinformē sabiedrība par tiem procesiem, ko mēs sagaidām vai nē. Arī tie pienākumi pašām pret šiem paziņojumiem saziņai ar valsts pārvaldi. Bet tad Sanita lūdzu vēl repliku, un mēs noteikti virzīsimies uz priekšu, jo šis ir likumprojekts, un vēl noteikti būs diskusijas, un mēs varēsim gan saimā, gan ministra kabinetā šo diskusiju atvērt, lai tad novienotos par tiem principiem. Bet Sanita, lūdzu. Raivi, ja tas ir tikai 5 minūtes, tad jautājums, jo mums ir vēl pēc būtības 3 citi iebildumi, kuri vēl nav sākti izskatīt. Jebkurā gadījumā es gribu teikt, ka šo pirmo mēs uzturam, un es nekādā gadījumā nepiekrītu par administratīvā sloga palielināšanu, tāpēc, ka visi tie, kas grib sazināties ar publisko pārvaldi elektroniski, ir aktivizējuši oficiālo elektroniskās adreses sistēmu. Līdz to šiem cilvēkiem nekas papildus nekur nav jādara. Tātad mēs noraidu jebkādus argumentus par administratīvā sloga palielināšanu. Mūsu priekšlikums nekādus nerada. Mūsu priekšlikums rada tikai saskaņo tiesību aktus, tātad paziņošanas likumu ar nodokļiem nodevām un rada vienādu izpratni, lai jebkurš saprastu, ka ja viņš aktivizē elektronisko adresi, tad ar viņu sazināsies elektroniski. Ja viņš to nav izdarījis, tad viņš saņems dokumentus papīra formātā, gan no vida, gan no policijas. Bet mums ir vēl 3 iebildumi. Tātad mēs esam ļoti pateicīgi, kad Vīts publisko šo samaksāto visu nodokļu maksātāju samaksātos nodokļus, bet ņemot vērā to, ka tātad ir šis uzkrājuma princips ievies, mēs lūdzam šo likumu papildināt, ka ir jāpublicē ne tikai samaksātais, bet arī maksājamais nodoklis, kāds bija jāmaksā. Tātad, jo viena lieta ir, cik konkrētais uzņēmums ir samaksājis nodokli, bet būtiskais ir arī, cik viņam bija jāmaksā attiecīgajā laika periodā. Tāpat mēs joprojām nesaprotam un nespējam izprast. Tātad ir vesela virkne publisko datu, kas šobrīd atbilstoši spēkā esošiem likumam tiek publicēti valsts ieņēmuma dienesta mājaslapā, un mēs tiešām joprojām neizprotam, kāpēc šie paši dati nevarētu būt visi atvērto datu veidā publiskot, un mēs arī šo iebildumu uzturam. Un pēdējais mūsu iebildums ir tas, ka mēs kategoriski nepiekrītam, ka no likuma normas varētu tikt slēgts laukā regulējums, kas pieprasa valsts ieņēmuma dienestam publiskot viņa dzēstos nodokļu maksājumu, soda naudas un nokavējuma naudas. Un mēs prasam, lai tātad tos nodokļu maksājumus, kurus tātad nodokļu parādus, kurus valsts ieņēmuma dienests tomēr dzēš, protams, atbilstoši procedūrām un tā tālāk, ka šī informācija tiek turpināta publiskot, turklāt tiek publiskot nevis kopsummās, bet par katru attiecīgo nodokļu maksātāju, jo tas ir būtiski.
Tā, Šķilters kundzei kaut kas ar internetu. Es dzirdēju šos 3 iebildumus, tad kurš varētu nokomentēt no Finanšu ministrijas puses vai no Valsts ieņēmuma dienas puses? Baiba? Olga, lūdzu, nokomentē. Olga? Jā, paldies par doto vārdu. Tātad attiecībā uz aprēķinātiem parādiem un to publicēšanu nav īsti skaidra šī ierosinājuma doma, jo pirmām kārtām nodokļu maksātāji diezgan bieži precizē deklarācijas, un tas aprēķinātais nodokļu apmērs viņš mainās. Līdz ar to tā informācija varētu būt diezgan mulsinoša. Vienlaikus mums ir iespēja arī redzēt, ja nu gadījumā nodokļu maksātājiem ir izveidojies parāds. Tātad, ja parāds ir, sabiedrība par to ir informēta. Tad jautājums, ko mēs darīt ar šādu informāciju? Protams, tāda informācija noteikti maksātu naudu, tas aizņemtu arī zināmu resursu serveros un tā tālāk, un to pašu var nodrošināt jau ar šobrīd rīcībā esošajiem līdzekļiem. Tas ir viena. Tātad, par atvērtiem datiem šobrīd arī var piekļūt informācijai par nodokļu maksātājiem. Protams, ir jāzina arī vismaz reģistrācijas numurs, bet visi tie dati ir pieejami. Un tas, ko mēs arī nespējām līdz šim saprast, teiksim, Excel failu publicēšana mājaslapā, garā sarakstā, ko tad tas īsti nodrošinās. Jo, jebkurā gadījumā mēs ejam ar tādiem lieliem projektiem kā DAGR un valsts pārvaldes datu bāzēm, un īstenībā ne tikai valsts pārvaldes, ja ir tāds deleģējums, kādam datus izmantot, tad šo datu strukturēta izmantošana un vieda izmantošana ir iespējama, vai nu caur DAGRas savienojumu izveidošanu būs iespējama, un vienkārši milzīgu datu kopu likšana mājaslapās faktiski, es pat gribētu teikt, piesārņo telpu, nesasniedzot tā kā saturisko pievienotu vērtību. Paldies! Paldies Finanšu ministrijai. Šķilters kundze raksta, ka viņai ar internetu ir problēmas. Kolēģi, ir viss kārtībā, tad lūdzu Sanita. Komentāra. Jā, es lielāko daļu nedzirdēju, kaut kas notikās, atvainojos vai nu pie manis vai pie jums, bet tātad mēs šos visus iebildumus uzturam. Tas, ko es pēdējais dzirdēju, kad piesārņosim datus un Exceļus, tātad attiecībā par atvērtajiem datiem mēs runājam par jau publiskotajiem datiem vidu mājaslapā, un es neredzu nekādu, tātad, ja mēs runājam par šo uzticēšanos sabiedrības veicināšanu, sabiedrības uzticēšanās veicināšanu, tad, manuprāt, ir jānodrošina ēti lietojami dati, jo, protams, kā pierādīja arī mana personīgā pieredze, izklikšķinoties pa vidu datiem, vidu mājaslapā, var atrast un saprast, ka ir sistēmiskas problēmas nodokļu administrēšanā, un to es esmu vidām vairākas reizes arī individuāli stāstījusi. Es neredzu tātad problemātiku, kāpēc šos publiskos datus mēs nevarētu nodot arī atvērto datu veidā. Un tātad attiecībā par šiem dzēstajiem nodokļu parādiem, tātad vēlreiz uzsver, tātad dzēstos nodokļu parādus sabiedrībai ir tiesības uzzināt, kuriem nodokļu maksātājiem valsts ieņēmuma dienas nespēja šos nodokļus piedzīt, un tāpēc šie nodokļu parādi tika dzēsti. Tātad mēs kategoriski iebilstam, ka šī norma no likuma tiktu izslēgta, un šie dati ir jāpublicē par katru konkrēto nodokļu maksātāju, kuram tad šie nodokļu maksātāji likumā noteiktā kārtībā ir dzēsti, jo tur apakšā, protams, ir gan objektīvi iemesli, gan arī tas, ka valsts ieņēmuma dienas nav izpildījis laikā savus pienākumus. Un tātad arī par šo samaksāto maksājumu nodokļu daļu, tas ir mūsu arī, ko mēs uzturam, jo tas nāk arī no tā, ka mēs saņemam tātad šo iedzīvotāju ienākumu nodokli, un joprojām tātad sākot tajā gadā, kad Vits sāka tātad šo nodokļu uzskaitu pēc uzkrājuma principa, tie jautājumi, ko mēs tajā gadā uzdevām, joprojām nav atbildēti par to, cik daudz bija jāmaksā nodoklis, nevis tikai tas, cik daudz tika saņemts un tika iekasēts.
Un, kā zinām, arī valsts kase ir valsts kontrole joprojām tieši attiecībā par vidu administrētajiem nodokļiem, tātad ir atteikusies, un tātad ir šie iebildumi par šo veidu, kādā veidā pat valsts kontrole var sekot šai nodokļu uzskaitē. Līdz to šo datu publiskošana, tā ir mana dziļa pārliecība, ne tikai vairo šī sabiedrības uzticēšanos, bet arī es domāju, ka jaunajai ģenerāldirektorai arī palīdzēs risināt tās problēmas un veicināt procedūru uzlabošanos pašā valsts ieņēmuma dienestā. Līdz to mēs šos iebildumus uzturam. Paldies! Paldies! Baibai Bānai lūdzu vēl vārds no Finanšu ministrijas. Jā, paldies! Mēs pēc būtības piekrītam Šķiltenes kundzes izteiktajiem priekšlikumiem, ka sabiedrības katram loceklim ir jābūt sasniedzamam. Tomēr, manuprāt, ka jau valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektora Baiba Šmita Roķis kundze jau noinformēja visus mūs par kārtību, kādā valsts ieņēmuma dienesta strādā, ja persona nav elektroniski sasniedzama. Šī diskusija ir bijusi jau 21. gadā Saeimas budžeta finanšu komisijas sēdē, kurā arī Saeimas deputāti vienojās par to, ka cilvēkam ir tiesības atteikties no EDS sistēmas, attiecīgi veicot nepieciešamās darbības un saņemt šo informāciju paziņošanas likuma noteiktajā kārtībā. Līdz ar to tā problēma, manuprāt, ka nav tik globāla mēroga, kā Šķiltenes kundze mums patreiz viņu cenšas uzdizainēt. Zinot to, ka vidēji mēnesī valsts ieņēmuma dienests tām personām, kuras nav bijušas sasniedzamas EDS-ā, nosūta 59 vēstules, 60, tas ir aptuveni tāds skaits cilvēku, kuriem tad valsts ieņēmuma dienests pievēršas pastiprināti, lai varētu nodrošināt šo cilvēku sasniedzamību, nodrošināt maksimāli labāko iespējamo pakalpojumu līmeni šiem cilvēkiem. Manuprāt, ka tomēr ir jārunā par būtību, ka iešana soli atpakaļ tiešām neveicinās valsts pārvaldes digitalizāciju un valsts digitalizāciju kopumā. Un tas būtu tāds, es teiktu, būtisks pavērsiena punkts Latvijai kopumā. Mēs neveicinātu mūsu Latviju un mūsu atbildību šādā veidā. Un, manuprāt, Šķiltenes kundze to lieliski saprot. Par tiem pārējiem izteiktajiem iebildumiem, protams, pašvaldības savienībai ir tiesības viņus uzturēt līdz valdības sēdei, bet ņemot vērā to, ka mums ir jāsabalansē pieejamie resursi ar maksimāli efektīvu procedūru veikšanu valsts ieņēmuma dienestā, un valsts ieņēmuma dienests strādā ļoti rūpīgi, pārbauda visus procesus, lai nodrošinātu to, ka sabiedrībai sniedzot kvalitatīvu pakalpojumu, vienlaicīgi arī tiek minimizētas izmaksas. Tas ir atbilstoši valdības uzdevumiem, lai mēs spētu nodrošināt nodokļu maksātājiem pakalpojumu par maksimāli, tādu taupīgāko cenu. Atklāto datu uzturēšana, protams, publiskošana atklāto datu formātu veidā, tā ir laba lieta, mēs pret to neiebilstam, tomēr jābūt samērojamībai. Šādu datu uzturēšana pat mēnesī maksā 5000 attiecīgo datu kopu. Līdz ar to mēs tomēr aicinātu palikt pie tās redakcijas, ko Finanšu ministrija ir piedāvājusi, un virzīt likumprojektu saskaņošanai tālāk valdībā diskusijām. Paldies! Paldies! Mans piedāvājums arī ir, ka mēs virzamies uz priekšu. Mēs ar šo diskusiju, Šķiltenes kundze teica, ka pašvaldības savienība uzturēs iebildumus tiešām, lai viņi paliek kā iebildumi. Mēs ar šo diskusiju neattīstam valsts sektāra sanāksmē, bet līdz valdības sēdē un iespējams arī, ka likumprojekts nonāks Saeimā, es personīgi pats uzorganizēšu vienu mūsu kopīgu tikšanos ārpus šī ētera, kopā gan ar vidi ģenerāldirektoru, gan ar pašvaldības savienības sadarbības Šķiltenes un Finanšu ministriju, kur mēs varētu šo salāgojamību vai to procesu atrunāt, tad cik ātrā, ilgā laikā mēs, un noteikti arī varam klāt, cik ilgā ātrā laikā mēs arī par šiem datiem varam parunāt, kur tiešām arī vairākus gadus mēs esam runājuši, tikai kaut kā mums, neaiziet tādā tempā vai dinamikā, kā mēs to vēlētos. Tikai šodien saku visiem paldies, likumprojekts tiek virzīts uz priekšu kā nesaskaņots, un mēs šo diskusiju atklātā sēdē vairs neturpinām, bet mēs noteikti to vēl kopīgi ar ministrijām un iesaistītām pusēm izrunāsim un atradīsim vislabāko kompromisu. Paldies, lai skaists svētku mēnesis, ar to sēdi slēdzu.